Sveicināti, darbie raidījuma Kivī skatītāji! Esam atpakaļ un atkal jūs priecāsim ar jauniem sižetiem. Šodien uzzināsim daudz ko jaunu par dažādām personībām un arī kādu notikumu. Tāpēc laiks uzzināt, ko mēs redzēsim šodienas raidījumā. Ciemojamies pie ūdens motosporta uzlecošās zvaigznes Nila Slaktera. Valdis Skuiņš, grupas Credo dibinātājs. Kivī komanda dodas ciemos uz radošo maizes laboratoriju. Ieskats 35. Rimi Rīgas maratona 2. dienā. Vasara jau lēnām tuvojas, silts laiks nāk, kas nozīmē, drīz vien varēsim doties uz ūdens tilpnēm, uz jūru un nodarboties ar kādām aktivitātēm un aktīvu atpūtu. Jā, piemēram, ar laivām pabraukāt. Jā. Tas būtu tieši ar airlaivām, ja? Nu, vispār man patīk gan braukāt gan ar motorlaivām, gan arī ar airlaivām. Tev patīk tas ātrums tieši? Es neteiktu, man vienkārši patīk tā atmosfēra, atrodoties uz ūdens. Ir viens tāds jauns džekiņš, kuram patīk gan ātrums, gan uzvarēt motorlaivas. Tas ir kādā sporta veidā, vai ne? Tas ir kādā sporta veidā. Varbūt viņš pats var mums par to pastāstīt. Eiropas vicečempions, pasaules posma uzvarētājs un Latvijas lepnums ūdens motosportā Nils Slakteris. Čau! Tātad es jau ūdens motosportā esmu jau kopš biju mammā vēl. Tētim braucu sacensībām līdz jau no 2 gadu vecuma, un 3 gados jau sāku nopietni panot par šo sporta veidu. Un 5 gados man vectāvs uz dzimšanas dienu uzdāvināja laivu, līdz ar to es diezgan ātri sāku jau braukt. Es tiešām nezinu, kā mans vectāvs ir aizsācis savas gaitas. Es tikai zinu to, ka viņš to nodarbojas ļoti ilgi. Viņš vairākas reizes ir arī ņēmis, tā teikt, pauzes skolas dēļ, lai apvienotu vairāk skolu un darbu, un pēc tam atgriezies šajā sporta veidā. Tētis 16 gadu vecumā prasīja, kāpēc viņš nenodarbojas ar ūdens motosportu. Un tā tad es teiktu, ka aizsākās šī mūsu ģimenes tradīcija, un tētis sāka braukt ar laivām, tad jau es parādījos, un man parādījās interesi, un kopā mēs tagad turpinam. Manas pirmās sacensības bija 7 gadu vecumā, pasaules čempionāts Čehijā, Prāgā. Es atceros to, ka es biju pārāk daudz satraucies. Es, protams, biju ļoti maziņš. Es atceros arī to, ka es dabūju saules dūrienu tur, jo tur bija ļoti karsti. Mums nozīmīgākais sasniegums, manuprāt, ir pagājušā gada čempiona tituls Formula 4 endurancē, kur sacensības notiek 12 stundas. Pirmajā dienā mēs braucam 6 stundas, un otrajā dienā tāpatās kā iepriekšējā arī 6 stundas. Parasti braucam divatā ar šīs laivas iepriekšējo īpašnieku, Stefanu Arandu. Mēs izdomājam kopā sastrādāties, jo šo laivu es nopirku tieši no viņa. Līdz to viņš sākumā bija tas, kurš šo laivu pārvaldīja vislabāk un jūta vislabāk. Tāpēc viņš bija perfektais komandas biedrs, kuru mēs varējām pievienot komandai. Nozīmīgs man šis sasniegums tikai tāpēc, ka mēs jau 4 gadus tiecāmies uz šo čempionu titulu un katru gadu cīnījāmies par pirmo vietu, bet vienmēr tehniskās lietas mūs pievīla un beidzot mums tas izdevās. Bet nākošajam gadam mūsu mērķis ir, ka es ar brāli varētu kopā piedalīties endurancē. Gatavošanās sacensībām manā ikdienā parasti ietver treniņus uz ūdens un mūzikas klausīšanos, mentālai sagatavotībai. Treniņus uz ūdens es jau 2. gadu sāku martā, lai es būtu gatavs sacensībām, kuras parasti notiek maijā, lai varētu pārsteigt konkurences, kuri, tā teikt, pa ziemas periodu nav tik sagatavojušies pirmo posmu. Pagājušajā gadā, piemēram, mēs sākām treniņus 2. martā, un ārā bija -2 grādi. Man visa laiva bija ar ledus kārtu, bet mēs to izdarījām, un čempiona tituls ir rokā. Vislielākās grūtības tieši man, es teiktu, ir stress, jo es esmu tas cilvēks, kas pārāk daudz sastresojās un satraucās par lietām, par kurām nevajadzētu satraukties. Bet līdz ko nodzēs starta gaismas, šis stress pazūd un es varu braukt kā ierasti. Protams, gan tehniskās lietas, gan laikapstākļi un viss pārējais ietekmē. Kā nekā šis ir tehniskais sporta veids un bieži vien tehnika arī pieviļ. Bet laikapstākļi to ļoti ietekmē. Gan manu mentālo, gan laivas vadīšanu, jo, ja es zinu, ka ir liels vējš, es pats braucu daudz uzmanīgāk un bailīgāk nekā parasti. Avārijas manas karjeras gaitā man ir bijuši diezgan daudz, un katru reizi pēc avārijām man ir bijis diezgan grūti iesaisties laivā, jo tas atstāja nepatīkamas emocijas un nepatīkamas atmiņas, bet ar laiku tās visas pazūd.
Tā kā mana vectēva pieeja ir tāda, ja tu iekļūst avārijā vai ir kāda nepatīkama situācija, tev ir jāpiespiež sevi un, piemēram, jāiekāpj apakaļ laivā un jāturpina braukt, lai šīs bailes nenosēstos tev un tu neturpinātu baidīties un nebūtu grūtāk iekāpt laivā pēc tam. Ja mēs runājam tieši par Viveronas posmu, kas bija pagājušā gada noslēgums, es nekad nebiju uzvarējis pasaules čempionāta posmu tieši sprinta sacensībās. Un šajā sacensībās pirmo reizi man līdz bija arī tētis, kurš man vadīja uz rācijas. Tas, ka tētis man bija uz rācijas, man daudz vairāk ietekmēja. Es jūtos daudz saliedētāks ar viņu un daudz drošāk uz ūdens. Es jūtos tā kā pasargāts ar viņu. Tētis parasti ir tas, kurš strādā, un es esmu tas, kurš brauc. Līdz to tētis ir diezgan reti sacensībās, un šī bija pirmā reize, ka tētis ir man līdz ārpus Baltijas valstīm. Runājot par vecstāvu, viņš ir Latvijas ūdens motosporta prezidents, līdz ar to viņam jābrauc uz katrām sacensībām, un viņš vienmēr ir mans atbalsts. Un mamma, viņa brauc uz visām sacensībām, kurām var, atbalsta mani cik var, līdz ar to es ļoti novērtēju viņu atbalstu. Viņi vienmēr man ir atbalstījuši un teikuši, ja es kaut ko nevēlos darīt no tā, ko viņi ir darījuši visu savu dzīvi, man tas nav jādara, tas nav mans pienākums. Es to pats arī gribēju, tāpēc es arī ar to nodarbojos. Šajā sezonā es noteikti vēlos koncentrēties sprinta sacensībām. Tieši tāpēc mēs arī šogad atteicāmies no piedalīšanās endurancē, lai mēs varētu koncentrēties tieši uz sprintu un censties uzvarēt sprinta sacensības. Pārēšana uz F2 klasi man ir bijis sapnis jau no 5 gadu vecuma, jo ar to klasi brauc mans tētis, un es noteikti gribētu kādreiz stāvēt viņam blakus uz startu, un, protams, arī apdzīt viņu. Formula 1 klasē iekļūt man noteikti ir sapnis, taču tas ir daudz grūtāk, jo tas prasa daudz lielākus finansiālos ieguldījumus, un tev arī ir jāparāda daudz labāks sniegums, lai viņi vispār izrādītu interesi par tevi. Bet noteikti to es nenolieku malā. Ja tāda iespēja parādīsies, es noteikti to izmantošu. Es noteikti plānoju palikt šajā sporta veidā arī pēc tam, kad es beigšu braukt. Es teiktu, mans sapnis ir, ka manas karjeras beigās būt par glābēju, jo es zinu, cik slikti ir būt zem ūdens, tāpēc es noteikti gribētu būt tas, kurš glābi pilotus no avārijām. Diemžēl, tā kā šis sporta veids noteikti tikai vasarā, atpūtai laika man nav, jo man paralēli ir jātrenē Latvijas Formula Future izlase. Principā katru dienu jāatrod laiks pašam patrenēties un jāpalīdz tētim darbos. Līdz to laika atpūtai bieži vien nepietiek. Bet es atpūsties varu visu pārējo gadu, līdz ar to viss ir vienlīdzīgi sadalīts. Neteiksim, ka šis ir garlaicīgs sporta veids. Šis ir tāpat kā visi rallija, cross. Šis ir ļoti interesants sporta veids, karstasinīgs sporta veids, pilns ar adrenalīnu, un tas noteikti ieinteresētu katru cilvēku. Tāpēc būtu jāstrādā pie tā popularizēšanas, lai arī Latvijā tas kļūtu daudz interesantāks un cilvēkiem pieejamāks. Jaunie noteikti var sākt savas gaitas, sākot no 5 gadu vecuma. Viņiem būtu jāuzraksta man Facebookā. Es noteikti viņus pieņemtu tepat Bauskā, pamēģināt izbraukt laivām. Ja patikt, viņi noteikti varētu turpināt to. Esmu ļoti atvērts kā treneris un es sagaidīšu jebkuru bērnu ar atvērtām rokām un satrenēšu viņu līdz pat pasaules čempionu titulam. Noteikti sekojiet līdz ūdens motosporta gaitām, atbalstiet mūs un tad jau tiekamies uz ūdens. Skatoties tādus ātrus klipus, kur iet lielā ātrumā, ja tā būtu mašīna, tā būtu tā pati motorlaiva, es uzreiz iedomājos par kaut kādu rock mūzikas gabalu no kaut kādiem no 80. vai tas būtu no Pērkona, no Līviem vai no Credo. Būtu ļoti interesanti uzzināt, kāda šīs grupas vispār tika dibinātas un kā notika šis process viss tajos laikos. Tad dosimies pie viena no galvenajiem grupā Credo. Jaunam cilvēkam, ko es teiktu, kas es esmu cilvēks. Tā ir sagadīšanās, ka ļoti daudz pazīt. Kā var pateikt, tas droši vien, ka ir karmiski. Jo praktiski es esmu ilgu laiku bijis rampas tajā pusē, tad uz skatuves. Un stāvēs priekšējos skatuves ir, teiksim, cilvēki, kādi 5-6, jā. Tā zālē noteikti 1000. Tad viņiem vieglāk ir atpazīt tos, kas stāv uz skatuves, kas mazākā skaitā, jā, nekā tos, kas ir zālē. Teiksim.
sācāt savu mūzikas ceļu? Mūziku? Jā. Oi, Beatles vainīgi. Nu, vienkārši gribējās zināt, kā tas viss notiek. Baigi forši skanēja. Ļoti smuki skanēja viss. Un pašam arī gribējās zināt, kāpēc un kādēļ. Skolām, ja teiksim, konkrēti viens no vainīgiem cilvēkiem ir Zimāra Liepiņa tētis Jānis Liepiņš. Viņam Viegls Smilts. Viņš noteikti no mākoņa maliņas klausās. Un mēs aizgājām pie viņa klases biedra mācīties ģitāru spēlēt. Liepājā. Un tā tas arī palēnām sākās. Noteikti, ka tagad ieejot kaut kādā mūzikas instrumentu veikalā, mēs tajā laikā būtam iegājuši paprasījuši politisko patvērumu. Instrumentu. Tas vienkārši viņa nebija. Nu, Jānim Liepiņam bija pirmā ģitāra, ja, teiksim, Fenders, ja, kas vispār, man liekas, Latvijā. Tā kā, teiksim, tas bija ļoti grūti, ja, piemēram, tādai basgitārai stīgas no klavierēm nokņem nost un mēģināja uzvilkt virsū no kaut kādām vecām klavierēm. Pēc tam spēlējām ar cimdiem, jo pirksts bija jēli. Pēc skolas es aizgāju. Es mēģināju kaut kur tikt iekšā, es iestājos, man liekas, Putriķos, tas tehnikums pārtiks, ja, bet man savāca armijā. Un tad es 2 gadus armijā gāju savu vecāku pēdās, jo praktiski man māmiņa bija pavārs un tētis arī, un es armijā cepu bulciņus un spēlēju ģitāru. 2 gadus. Es atnācu atpakaļ, un tad es mēģināju kaut kur vēl pastāties, bet tad nebija laika, tad bija jātaisa Latvijas mūzikas vēsture. Ko tu dungo savā kabatā? 1781 punkts. Ansamblis Credo. Tev ir svarīgi, lai tev ir sava mūzika. Ja? Mums izdevās atrast kopēju valodu ar Raimonu Pauli. Ja? Tā skola, kas no viņa nāk. Tās visa viņa mūzika. Ja? Mēs esam spēlējuši 3 autoru koncertus. Tā patiešām ir visuma dāvana, ka mums izdevās viņu satikt. Viņš uzticējās mums, ļoti uzticējās. Ja? Tā kā mēs veidojam savus aranžējumus, ja? Dziesmām, instrumentācijas. Tur ir tāda, ja jūs paskatīsieties, skaņplata ar nosaukumu Atceries gan. Ja? Un tur ir tāds darbs iekšā, kā spēļu nakts Duntas krogā. Viņš ir 16 minūtes garš. Tas varbūt tās ir viens no tādiem, kā teikt, pirmajiem tādiem lieliem darbiem. Prom ballītē to var spēlēt, es noteikti spēlēs Dzeltenās aizkaras un vēl kaut ko vēl Zīlīts un pārējo. Ja? Tas ir spēlēt deju mūziku ballītēs. Bet grupām ir jābūt savai mūzikai. Ja? Pateicoties Raimondam Paulam, mums ir tā sava mūzika. Ja? Un mums arī pateicoties maniem kolēģiem, kā Guntim Veitam, Armandam Augstam, Edgaram Silacērpam, ir arī tā mūzika, kas ir mūsu mūzika. Ja? Ja, teiksim, ko joprojām kā no Edgara kā vecais draugs, un kad es tev pēkšņi ienācu prātās, tāds dziesmas vēl joprojām bieži skan. Ja? Vecais draugs, tevi skatos es, jau sirmums tev. Ir dziedātājs Gunts Veits, ja, kam mēs esam uzticējuši nest nosaukumu Credo, ja, tā kā viņš ir, ja, viņš to godprātīgi dara, ļoti labi dara. Ja tā nebūtu, varbūt tas es kādreiz savos raidījumos stāstīju par to, kā bija un par jūs pieminēt. Bet Gunts godīgi to nes, jau 50 gadi ir. Mēs pārējie esam, teiksim, apvienojušies patreizajā brīdī. Tas ir patreiz, ja, pirms tam jau arī bija mums tā Sērkociņu fabrika. Kāpēc sērkociņu fabrika? Jo Konkapstrādes kombinēja Baltiju, bija sērkociņu cehs, kur razīja sērkociņus ražoja un visai sūtīja pa visu pasauli. Ja? Un kad no šiem cilvēkiem atkal viens otrs aizgāja tajā saulītē, tad patreizajā brīdī mēs esam apvienojušies tā patiešām nosaukumā kopā ar esošu draugu organizāciju. Tad bija vieglāk, tagad ir ļoti grūti jaunām grupām izsisties. Viņas ir daudz. Ja? Vieglāk varbūt bija tāpēc, ka bija viena televīzija. Ja? Nebija kā tagad, jūs ieslēdzat 60 televīzijas, 80 kanālus. Bija viena televīzija, kur visi skatījās. Bija viens radio, kur visi klausījās. Ja? Un tā kā teikt, vai mums nekā nav muļķības, mums ir ļoti daudz un labas lietas. Un katrs var atrast priekš sevis to labāk. Un skatītāju nevar piemānīt. Viņš ir gudrāks par tevi. Viņš zina, ko viņš grib. Ja? Un tikko tu skatos blefos, ja? Tā uzreiz caur tevi.
pirmās rindās, kas sēž, viņa tur, teiksim, smaida, bet tur pie durvīm, prom, stāv viena meitene, un viņa domā, tagad iet ārā vai palikt. Un tev jāspēlē viņai, lai viņa paliktu. Tev jāspēlē tiem cilvēkiem, lai, kas varbūt domā, iet ārā vai palikt, ka viņš viņiem. Tev jābūt patiesam. Tu vari aizspēlēt kādu nodu garām, vēl kaut ko, bet tev jābūt tam patiesam. Un tev jāmīl tas skatītājs. Nepavilkt mums bija devīze, mēs jūs ļoti mīlam. Noteikti, ka laba muzika, jebkurā brīdī cilvēks to sapratīs, ka tā ir laba muzika. Tā ir citādāks sajūta, tas gaisā virmo. Ja? Mākslīgais intelekts to nekad nepārspēs. Kā tas tā ir novērtēts labi, es nezinu. Mēs pagājušajā gadu grupu Credo saņēmām zelta mikrofonu. Man un manam kolēģim Armandam Mākslim arī 3 zvaigžņu ordenis piešķirts. Ja? Šogad es saņēmu par pagājušo gadu, droši vien par sakarā ar 50 gadiem un visām lietām. Arī gadu liepājnieku, ja, teiksim, es esmu novērtēts, ja, tajā ziņā, ja, un man būtu grēks teikt, ka neviens nav pamanījis, ko es daru. Nē, tā nav. Es domāju, ka tas, kā cilvēkiem es varu mierīgi pieiet uz ielas klāt un ar visiem runāties vairāk vai mazāk un mēģināt izprast, ne jau visiem mēs varam palīdzēt, ne jau visiem mēs patīk, neesam jau piecīts, kas visiem varētu patikt. Bet manuprāt, ka man ļoti patīk aizmigt mazbērnu miegā. Jau mazbērni aizmiega, ka viņiem viss kārtībā apkārt. Un tas ir tāds ļoti svarīgi, un es arī novēlu visiem katru vakaru, teiksim, padomāt, kā tas bijis, un mierīgi aizmigt mazbērnu miegā. Tas ir forši. Paviesojāmies Liepājā, un tagad varētu doties turpat netālu uz Ventspili. Starp citu, Kārlis ir no Ventspiles, vai ne? Tieši tā. Ja Liepājā piedzimst vējš, principā Ventspilī tas vējš uzaug. Ko man daudz pateikt par manu pilsētu? Es mīlu savu pilsētu, ir ļoti daudz jaukas vietas, man ļoti patīk jūra, man ļoti patīk daudzie parki un strūklakas. Ir arī ļoti jaukas vietas, kur paēst, un tieši viena no šīm vietām man nāk prātā. Saucās Ramala, radošā maizes laboratorija, un tas ir sociāls uzņēmums, kas sniedz tādu pakalpojumus kā maizes terapija, bet arī darbojas kā konditoreja un kā kafejnīca. Būtu ļoti interesanti paskatīties, kā tur notiek. Vai tu pastāstīsi, vai mēs paviesosimies? Mēs paviesosimies un nointervēsim arī kafejnīcas vadītāju. Mani sauc Ruta Šenkevica, un šis ir mans uzņēmums. Ramala ir sociāls uzņēmums, ko ir dibinājis biedrība Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem Paspārne. Ventspilī, kas darbojas jau 20 gadus, Krīzes centrs, un radās vajadzība radīt tādu vietu, kur varētu realizēt interesantu projektu, ideju, maizes terapijas nodarbības. Mēs strādājam tādos 2 virzienos. Ir tā saucamā komercdarbība un ir mūsu uzņēmuma darbība, kas vērst uz šo sociālo mērķi. Tātad runāt par komercdarbību, mēs piedāvājam ventspilniekiem, Ventspils viesiem, šeit kā ēdināšanas uzņēmums tāds strādājam, ir brokastis, pusdienas, vakariņas, arī konditorija kā tāda. Cilvēks var atnākt vienkārši iegādāties smalkmaizītes kūks, pasūtīt kūks. Un ir arī izklaides pasākumi, dažādas dzimšanas dienu ballītes, vārda dienas, draugu kopā būšana, darba kolektīvu saliedēšanas pasākumi, kas notiek tieši caur šo kopā gatavošanu. Mēs cēpām maizi, picas, burgerus, krufinus, mafinus un ko tik mēs te nedaram. Jā, tā ka šis ir tas veids, kā mēs nopelnam, lai varētu realizēt šo sociālās darbības mērķi. Un savukārt tur ir tāda darbošanās ar 2 Ventspils organizācijām, Krīzes centrs Paspārne un ir dienas centrs Cimdiņš, kur ikdienā apmeklē vairāk kā 150 bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām.
priekš viņiem mēs tātad organizējam šīs terapeitiskās maizes terapijas nodarbības, kur tur jau ir pilnīgi cits šis process. Maizes cepšana notiek attīstot tās problēmu lietas, kas šo organizāciju klientiem ir. Lai arī Ruta ir uzņēmuma vadītāja, viņa pati vada maizes terapijas grupu nodarbības. Tiek uzsvērts, ka darbā ar cilvēkiem, kuriem nepieciešama īpaša pieeja vai kuriem ir īpašas vajadzības, obligāti jābūt specializētai izglītībai. Strādājot ar grupām, tev ir jāredz tā grupa no sākuma līdz beigām, no pirmās minūtes līdz pēdējai minūtei. Tev ir jājūt katrs dalībnieks, tev ir jāsaprot, kas varbūt iet greizi, kas kādam traucē vai tieši otrādi, kāds varbūt ir mazliet jāpiebremzē, jo viņš ir pārāk iejuties un pārāk aktīvs palicis. Ja? Tā kā to cilvēks, kurš nezina, kāda ir, teiksim, grupas dinamika, kāds viss attīstās un notiek, respektīvi cilvēks bez izglītības, kuram šķiet, ka viņš varbūt prot cept maizi, viņš var apstāties un tagad visiem to mācīt, stāstīt. Šī mūsu kontekstā tas nedara. Man droši vien nav nepieciešams, ka man katru dienu kāds pasaka paldies tev, ka tu izdarīji tik daudz labus darbus. Jo es zinu, ka mūsu komanda tiešām ļoti daudz labu darām. Ir cilvēki kaut kādā laika posmā, kad viņam ir ļoti svarīgi, kad viņam saka paldies, kad viņš dabū ordeņus un ka viņu visi novērtē. Šobrīd, man liekas, tie mūsu darbi saka par to, ka kaut vai, piemēram, šobrīd klienti, ja mums pirms 3 gadiem brokastu laiks bija tāds kluss, tad šobrīd mums ir daudz cilvēku un viņus nav kur, kā saka, apsēdināt, lai viņi varētu baudīt kafiju. Man liekas, tas ir tāds pierādījums, kad mūs novērtē sabiedrībā, mūs ievēro un tas ir, protams, patīkami. Ramalas vadītāja uzskata, ka uzņēmumam ir potenciāls, tāpēc pastāv ambīcijas atvērt līdzīgas kafejnīcas arī citviet Latvijā. Tad šī brīža tādi mūsu plāni ir izveidot franšīzes ārpus Ventspils. Mums ir divi tādi potenciāli sadarbības partneri, kas ir izteikuši vēlmi darīt to. Mēģināsim to visu realizēt ārpus Ventspils, kā saka, lai popularizētu šo ideju, šo brīnišķīgo metodi, ja runājam tieši par tām maizes terapijas nodarbībām, lai tas iet plašumā arī Latvijā. Kristiāns Ločmelis, Kārlis Rudolfs Kaktiņš, raidījums Kivī. Kārli, pastāsti, kādi ir aktuālie notikumi bijuši šonedēļ? Principā, man prātā nāk tikai sports. Hokeja izlase, diemžēl, zaudēja savas cerības kvalificēties ceturtdaļfinālam. Basketbola klubs VF Rīga kārtējo reizi uzvarēja Latvijas čempionu titulu basketbolā. Tāpat arī notika Rimi Rīgas maratons. Arī viens no mūsu reportieriem, Kristaps, devās uz turieni, arī pats skrēja un apjautājās pārējiem, kā tad viņiem gāja. Esam Rāds laukumā, kur norisinās Rīgas Rimi maratona 2. diena. Šeit skrējēji drīz uzsāk 42 km distanci un izskatās, lietas viņiem netraucē. Iesim aplūkot pasākumu norises gaitu. Start! Mani sauc Rūta. Maratonā es skrienu 3. reizi. Pēc bērnu piedzimšanas 2. gadu pēc kārtas es tagad piedalos. Man ļoti patīk skriet. Līdz ar to šis ir pasākums, ko es ļoti gaidu katru gadu. Cik garu distanci skries? 10 km skriešu. Kā gatavojāties? Treniņi regulāri. Katru 2. dienu mēģināju tikt skriet. Protams, ar 2 maziem bērniem ir mazliet sarežģītāk pēc darba samanedžēt, lai tiktu izskriet. Bet viss izdevās. Jācer, ka tas augstēšanās vienīgi neietekmēs rezultātu.
Jūs mēģināt uz laiku skriet? Vai? Mans mērķis ir noskriet stundā, ne vairāk. Vai šodien tas izdosies, nezinu, bet tas ir tas mans tāds, ko es vēlētos. Jums veiksmi. Paldies! Sveiciens arī Gārvinam par raidu solī. Skrējiens bija labāks nekā es biju gaidījis. Es neesmu šogad gatavojies, bet tas nav pirmais maratons, pusmaratons. Līdz ar to zināju, uz ko eju, bet noskrēju pat labāk nekā iepriekšējā gadā. Pēdējā laikam pāris kilometri sākums bija ļoti labs. Es domāju, šodien ir izcils laiks. Nav saule, nav karsti, nedaudz arī slapjums. Pēc pulksteņa sanāk 2 stundas, tā kā 2:00 ar dažām sekundēm. Un pagājušajā gadā bija 2:01 ar dažām sekundēm, līdz ar to ļoti labi. Nākamajam gadam es jau kādu laiku plānoju skriet pilno maratonu. Līdz ar to cerams, ka tas izdosies. Izsaku izcilu pateicību visiem atbalstītājiem, un tā skaitā gandrīz apraudājos pie brīvības pieminekļa atpakaļ skrienot, kad koris dziedāja Saula Pērkons Daugava, un es atdevu piecīšos visiem tautas deju dalībniekiem. Tādas īsās distancītas. Un tad man brālis skrien maratonu, un viņš tā, nu beidz, mēs esam breuti, mēs nevaram skriet tā kā īsās distances, piesakamies uz lielajām, un tāds, labi, skriešu to pusmaratonu. Tākais brīdis? Kaut kāds 10. kilometrs varbūt, tad bija tāds, vēl tikpat, labi. Bet mans mīļākais mirklis bija, kad es skrēju, bija palikuši laikam vēl 2 kilometri, un es skrienu gar brīvības pieminekli, un skan lec saulītes, gan arī sāku raudāt, tas bija tik mīļi. Ejam skriet! Vienota skrējienā, brīnišķīgi saukļi un atbalsts pa ceļam, un lietus nav šķērslis. Kristaps Dilēvičs, Signe Lapiņa, speciāli raidījumam Kivī. Nu ko, šodien uzzinājām tik daudz ko jaunu par dažādiem cilvēkiem, un arī noskatījāmies, kā tad gāja Rimī maratonā. Labs raidījums bija. Jā, es piekrītu. Bet tas mums arī šodien raidījumā viss. Ar jums kopā biju es, Kārlis Rudolfs Kaktiņš. Es, Ērika Bukovska. Saudzējiet sevi, novēlu jums izstāvēt virtuālās rindas portālā Latvija LV, novēlam veiksmi vidusskolniekiem eksāmenos un tiekamies nākamnedēļ. Atā! Atā!